Čau visiem! Nevar redzēt baigi zāli, bet es redzu, ka jūs ir diezgan daudz. Tas ir ļoti forši. Atbraucot šeit, tā kā riktīgi iedvesmojoši redzēt jūs visas un vispār Liepāja super vieta. Ok, tā. Es pastāstīšu mazliet par Riga Tech Girls. Priekš tiem, kas varbūt nav dzirdējuši, Riga Tech Girls ir tāda biedrība. Mēs esam tā kā nevalstiska organizācija. Mūsu kodols ir tas, lai tehnoloģija kodolā būtu dažādība un iekļaušana, kas varbūt nevienmēr tehnoloģijās ir garantēts, teiksim tā. Lūk, mēs tātad esam tāda kopiena, sanācām kopā 2015. gadā dažas meitenes, sievietes, kas darbojas IT jomā un nolēmām, ka mums vajag vairāk meiteņu IT jomā. Bet šobrīd mēs kā kopiena veidojam apmācības, mentoru programmas un strādājam ar digitālo prasmju attīstību sabiedrībā kopumā. Kā esam izauguši par tādu lielu kustību. Kāpēc mēs to vispār daram? Tāpēc, ka statistika rāda, ka no visiem cilvēkiem, kas strādā IT, tikai 23% ir sievietes vai meitenes. Un vēl tas, ko mēs zinām, ka Latvijā trūkst IT cilvēku un nākotnē trūks vēl vairāk, tāpēc jo īpaši priecājos redzēt jūsu plašo skaitu šeit, jo mums vajadzēs vairāk cilvēkus. Un mēs redzam, ka ne tikai jaunieši, kā jūs var piepildīt šo iztrūkumu, bet arī meitenes un sievietes īpaši, jo tur ir tāds neizmantots potenciāls. Lūk, un mēs kā organizācija darbojamies tādos 3 galvenajos virzienos. Pirmais virziens ir uzsākt karjeru IT. Tad mums ir dažādas apmācību programmas, kas palīdz uzsākt karjeru IT jomā. Piemēram, visplašākā ir programma Iepazīsti tehnoloģijas, kas ir iekļaujošā programma, tā kā pilnīgi jebkurš var iesaistīties. Šogad programma jau iet uz beigām, bet varu pačakstēt, ka nākamajā gadā būs atkal pieejama, un mēs aicinām visus, kam interesē IT joma, pieslēgties un apgūt bez maksas tiešsaistē to, kādas darba iespējas, kādas prasmes ir vajadzīgas, ko var darīt IT. Lai uzsāktu karjeru, mums ir arī mentoru programma katru gadu. Tā ir angļu valodā. Un mentoru programmā mums ir tā sauktā pozitīvā diskriminācija, ka mēs uzņemam kā dalībnieces meitenes un sievietes, tieši tāpēc, lai vairāk meiteņu iesaistītos. Un mums ir arī profesionālās apmācības She Goes Tech un Work in Tech, kur var apgūt kādas konkrētas profesijas. Tad otrā vertikāli, kā īstenībā var iekļūt IT jomā, ir jaunu uzņēmumi. Šodien Evalds bija šeit, viņam ir savs uzņēmums vai vairāki. Jaunu uzņēmumi noteikti foršs veids, kā IT jomā iesaistīties. Es pat arī nāku no jaunu uzņēmumu puses. Un, lai meitenes arī vairāk iesaistītos un kopumā mums vairāk būtu jaunu uzņēmumu, mums ir ikgadējais hackathons, tā kā ik viens no jums var noteikti arī pieslēgties. Martā mums būs atkal mūsu hackathons. Mums ir programma Female Founders Across Borders, kur sievietes dibinātājas iegūst mentoringu un apmācības. Un jauniešiem īstenībā mums ir tāds Inclusive Startupreneurs kurs, kas ir universitātēs. Un, ja, piemēram, jums būtu interese to apgūt, tad var sazināties ar mani, mēs varam par to skatīties, varbūt mēs varam iekļaut. Jā, katru mēnesi mēs organizējam Female Founders Lunch reizi mēnesī. Tas gan ir Rīgā, bet līdzīgi kā Agata šeit ir uztaisījusi IT vafaļu meetupu, tāpat varbūt arī šeit ir meitenes, kas grib, nezinu, reizi mēnesī sanāk kopā uz pusdienām parunāt par IT un jaunu uzņēmumiem. Tā ir arī iespēja, ko var vienkārši nokopēt kā ideju. Trešais virziens, pie kā mēs strādājam, ir digitālā prasmju uzlabošana kopumā sabiedrībā. Mums ir bijušas tādas programmas kā digitālās prasmes skolotājiem, digitālās prasmes radošiem profesionāļiem, digitālās prasmes veselības jomas profesionāļiem, jo tās jomas, kur mēs redzējām, ka digitālās prasmes varētu ļoti palīdzēt efektivizēt darbu, un tur varbūt ir tāds iztrūkums. Un šobrīd tieši mums iet programma, kas ir angļu valodā,
tiešsaistē Digital Skills for NGOs. Tad mēs dalāmies ar to, ko mēs paši esam apguvusi, kādas digitālās prasmes var palīdzēt nevalstiskām organizācijām patiesībā visā pasaulē. Tie ir tie galvenie virzieni. Un, kāpēc mēs to darām? Es gribēju tādu maziņu ieskatu iedot no vienas mācību konferences, kas bija par darba nākotni. Un man patikās šis te grafiks, kuru jūs tagad redzat uz ekrāna. Tas nav manis veidots, bet vienas futuroloģas zinātnieces. Tā vecā pieeja bija, ka mēs visi mācāmies līdz kaut kādam 22 gadu vecumam. Universitātē tas ir pēdējais posms. Pēc tam mēs sākam strādāt. Un tad mēs kāpjam pa tādām karjeras kāpnītēm. Un tad ap 60 gadiem mēs dodamies pensijā, nedaudz pēc 60. Un principā bija pēc tā laika principiem, ap 66 gadu vecumā, tas bija vidējais cilvēka dzīvošanas ilgums, un būtībā cilvēks aiziet pensijā un nomirst. Un viss beidzās dzīve. Un tāda bija tā pieeja, un mācības notika principā tikai tajā agrīnajā dzīves posmā, kurā tagad arī esat jūs. Bet mūsdienās lieta mazliet pamainījusies. Un tas, ko mēs redzam, ka dzīves ilgums sagaidāmais ir pagarinājies līdz 90 gadu vecumam. Un principā vienu kaut ko izmācīties un visu dzīvi kāpt pa karjeras kāpnēm, tā vairs nenotiek. Tā kā ikvienam no jums tas ir priekšā, ka visu dzīvi būs jāmācās. Un cerams, ka tas jūs iepriecina, jo mācīties īstenībā ir riktīgi forši. Bet tā ir tā lieta, ko mēs cenšamies parādīt arī mūsdienu jau esošajai sabiedrībai, kas varbūt ir tajā posmā, kur viņi kaut kad sen kaut ko mācījās, bet tagad izrādās atkal kaut kas ir jāmācās, un tas ir grūti un sarežģīti. Un pastāvīgi sevi ir jāatjauno. Tas ir tas, ko mēs arī cenšamies sabiedrībā laust kā stereotipu, ka tu vari iemācīties kaut ko vienu un pie tā arī palikt. Bet īstenībā vajag mācīties visu laiku, un īpaši digitālās prasmes, kas attīstās pastāvīgi, ir tas, ko arī visu laiku ir jāatjauno. Ko pie mums ar Riga Cegels var darīt jau šodien? Viens ir tas, ka mēs esam izveidojuši tiešsaistē tādu digitālās izaugsmes skolu, kur ir šobrīd viens kurs vēl pagaidām tikai pieejams, bet tas jau ir pieejams. Un tas ir cilvēcīgi par tehnoloģijām radošiem cilvēkiem, tad visiem, kas grib radīt. Tā kā, ja ir interese, digitālās izaugsmes skola.lv, var piereģistrēties un paskatīties. Tur ir vesela programma iekšā, bez maksas, tiešsaistē. Jūsu interesēm var paskatīties arī, kādas ir tēmas, paskatīties tikai tās tēmas, kas jūs uzrunā. Tas ir tas, kas ir pieejams tagad un būs arī uz priekšu. Un nākamajā gadā, kā es minēju, tad martā būs hackathons. Aicinu arī sekot līdzi, ja jums ir interese. Hackathons ir iekļaujošs, tur piedalīties ik viens. Mēs vienīgi aicinām, lai komandā ir vismaz viena meitene. Lai būtu tā dažādība un iekļaušana, mēs cenšamies meitenes vairāk iesaistīt, jo, ja mēs paraugāmies uz tradicionāliem hackathoniem, tajos parasti piedalās, es teiktu, 70, 80, dažreiz pat 90% ir puišu vai vīriešu. Un meitenes nejūtas varbūt tajos tik ērti. Tāpēc mēs taisam šo iekļaujošo hackathonu, kur katrā komandā vismaz vienai jābūt. Vēl mums ir programma Girls Go CERN. Šī ir programma, kurā mēs strādājam ar to, lai meitenes iesaistās ne tikai tehnoloģijās, bet zinātnē plašāk. Un tieši inženierijā un CERN, tas ir Eiropas kodolizpētes centrs, kas atrodas Ženēvā. Un arī nākamajā gadā, šogad jau mums tas notika, nākamajā gadā pavasarī mēs izsludināsim konkursu, kur var pieteikties, kas grib aizbraukt ekskursijā uz Ženēvu, uz šo te centru. Un mēs atlasīsim meitenes, kas varēs to darīt. Kā nākamā gada vasarā atkal brauksim uz CERN. Vēl pagaidām nav pieejams, bet iepazīst tehnoloģijas būs arī tiešsaistē pieejams digitālās izaugsmes skolā, tāpat kā radošā programma šobrīd ir pieejama, tā kā tam arī var sekot līdzi. Šobrīd mēs veicam savu pirms akcelerācijas programmu iekļaujošām komandām, bet plānojam arī, ka nākamajā gadā turpināsies. Tātad, ja būs jums idejas, kas, piemēram, hackathonā rodas, ar tām var pēc tam piedalīties un tās attīstīt arī un meklēt investīcijas kopā ar mums.
Te ir sarakstīns ar investoriem, kas ir mūsu partneri šajā programmā, tā kā tas galvenais mērķis. Tā, pārliksim. Mēs arī organizējam regulārus pasākumus. Es ticu, ka būs informācija vairāk par to, kas tieši Liepājā notiksies. Bet mums ir arī dažādi pasākumi, kas notiek online vai kam ir tiešraides. Piemēram, mums plānojas šobrīd 22. novembrī būs sadarbībā ar RTU un Francijas institūtu meetups, kam būs arī tiešraide, un kurā būs diskusija tieši par mākslīgo intelektu. Evalds arī piedalīsies. Yes. Un tātad tas, kas man liekas ir super vērtīgi, ir, ka ik viens no kopienas var iesaistīties un palīdzēt organizēt tādus pasākumus. Nākamajā gadā mums būs arī mentoru programma. Tātad, ja kāds no jums izmācās kādu noteiktu lietu un grib startēt IT jomā, mentoru programmā atkal varēs pieteikties. Un katru vasaru mēs organizējam vasaras skolu meitenēm. Jūs jau esat tajā vecumā, kas ir mazliet varbūt vecāks, bet meitiņu skolu meitenēm ir no 8 līdz 16 gadiem, un mērķis ir parādīt to, ka tehnoloģijas un zinātne var būt super interesanta. Un jā, mums ir arī māsu organizācijas visā Latvijā. Tūliņ arī varēs dzirdēt par to, kāda plāna Liepāja Tech-Girls, bet mums ir arī Ventspils Tech-Girls, Latgale Tech-Girls un Vidzeme Tech-Girls. Tā kā, ja jums gadījumā pārcelsieties kaut kur, vienmēr var atrast kopienu, kurai arī pievienoties, un mēs ļoti priecājamies par to, ka mums ir šīs sadarbības organizācijas, un īpaši Liepāja Tech-Girls ir tā kā, ļoti, ļoti forši. Ko vēl gribēju pieminēt, ka darbojoties nevalstiskās organizācijās, varbūt arī forša iespēja izpausties un sadarboties ar citām valstīm. Piemēram, šobrīd mums norit projekts, kur mēs šo mūsu vasaras skolas programmu vedam uz Āfriku. Mums ir sadarbība ar Dienvidāfriku un Kamerūnu. Te ir bildīti, kur mūsu partneris no Dienvidāfrikas un Kamerūnas ir Rīgā pie mums ciemos. Bet nu pat kā mūsu komanda bija arī pie viņiem un strādāja ar meitenēm šajās valstīs, parādot to, ka arī viņas var ļoti daudz ko izdarīt un mainīt pasauli, izmantojot tehnoloģijas. Tā kā arī šī iesaiste un ceļošana ir iespējama. Kas vēl? Ja nu gadījumā jūs gribat kaut kādā veidā reprezentēt un piedalīties, mums ir arī tāds merch shopiņš, tā kā var pasūtīt sev kepiņu, piemēram, ar kodiņu vai kā citādi. Un visbeidzot, ja jūs gribat sekot līdzi tam, ko mēs darām un zināt visus jaunumus, es aicinātu pierakstīties mūsu newsletteram, kas mēs viņu izsūtam maksimums reizi mēnesī. Tā kā var vienkārši mājaslapā atstāt savu e-pastiņu pieteikties. Nu, lūk, tas lielākoties arī viss. Te gribu pateikt paldies mūsu komandai. Mēs esam 4 meitenes, kas mēs esam valdē un stūrējam visu lielo kuģi, bet komanda ir daudz, daudz lielāka. Tā kā liels paldies mūsu komandai un liels paldies arī visām reģionālajām māsu organizācijām. Un, jā, vēl, ja gribās sakot līdzi, tad var visu kaut kur atrast mūs arī sociālajos tīklos. Bet tagad došu vārdu Liepāja Tech-Girls. Jā, super, Anna. Lielais tev paldies par plašo izklāstu. Sieviešu jauda IT. Tad sveiki visiem, man sauc Ilze. Nu, jau man arī ir vairāk kā 10 gadu pieredze saistībā par un ap IT nozari. Noteikti jāmin, ka pirmie pirmsākumi manā karjerā ir saistīti ar Liepājas valsts tehnikumu, kur pabeidzu datorsistēmu tehniķus, kas noteikti ir ielicis stabilus pamatus manai tālākajai karjerai. Dotajā mirklī darbojos Digitālo inovāciju parks, kas rīko tik nenormāli foršas pasākums, kā piemēram šis. Noteikti jāsaka milzīgais paldies arī Agatē par šo. Un esmu kopienas Liepāja Tech-Girls pārstāve, un par to es arī pastāstīšu sīkāk šodien. Noteikti jāmin, ka oktobris mums ir liels svētku mēnesis. Liepāja Tech-Girls nu jau svin 4 gadu jubileju. Šogad laikā mēs esam organizējuši čupām pasākums, konferences un kopā sanākšanas sievietēm, lai tiešām aktualizētu IT nozari.
Noteikti jāmin, ka dotajā mirklī šī ir mūsu core komanda. Kopā attīstāmies, augam un palīdzam arī citām sievietēm kļūt par jaudīgākajām versijām saistībā ar IT nozari. Jā, šeit mēs redzam vienu no mūsu pasākumiem. Mums ir izveidojušies fantastiski sadarbības partneri. Šajā gadījumā šis ir TestDev Lab, STEK Latvija, Liepājas pašvaldība, ar kuriem kopā mēs veidojam šos pasākumus un arvien vairāk varam aizsniegt sievietes, lai tiešām aktualizētu IT nozari un īsti pastāstītu, kas īsti ir IT, jo bieži vien mēs sadaramies par to, ka daudzas sievietes joprojām varbūt jautas un liekas, ka IT ir varbūt tikai programmēšana vai tikai dzelžu likšana, bet īstenībā tas ir vesels kosmos, kas visā tajā ietilps, sākot ar grafiskajām lietām, data analītiku, kiberdrošību un viss iepriekš šodien jau minētās tēmas, ko esat dzirdējuši. Runāt par pasākumiem. Visiem, kuriem ir interese, 25. oktobrī sadarbībā ar FabLab Liepāja mums organizējās tehnoloģija iepazīšanas vakars. Tā kā droši atzīmējam datumu un varam ierasties. Jā, lielais paldies, kādā veidā mēs esam ieintriģējuši jūs ar to, kas ir īsti Liepāja Tech Girls, un pa mūsu pasākumu mēs vienmēr gaidam jaunus cilvēkus, kas ar mums sadarbosies un vēlās vienkārši paplašināt savas zināšanas par un ap IT. Lielais paldies! Es taču teicu, ka viņas ir foršas. Paldies jums, beigas! Jūs bliežat, un pateicoties jums, mums ir tik fantastisks lietiņas, kas šeit notiek. Tā, Anna, tev dāvaniņa, paldies! Un Ilze, tu arī netiec prom bez dāvaniņas. Paldies, meičiņas! Turpinat bliest!